Pirmo reizi drum and bass dzirdēju 99. gadā. PlayStation 1 man bija tāda spēle Roll Cage. Tur bija skaņu celiņš no dažādiem drum and bass artistiem, kā DJ Hype, DJ Zing, Pascal, Edrash un Niko. Vēl daži citi arī artisti. Būdams maziņš, man bija tendence tos PlayStation 1 diskus likt iekšā savā mūzikas centrā, klausīties un arī pārrakstīt uz kasetēm, lai es varu nesāt līdzi un uz austiņām klausīties. Tieši Roll Cage skaņu celiņš bija viens no pirmajiem diskiem, ko es pārrakstīju kasetē un tādā veidā arī saslimu ar to drum and bass īstenībā. Drum and bassā mani piesaistīja pats ātrais mūzikas temps un kaut kādā veidā tieši tā drum and bass un jungle mūzika baro manu iztēli vairāk nekā jebkura cita mūzika. Līdz ar to viņi man ir tuvu sirdī. Viņi mainīsies diezgan krasi ir. Pēdējos gadus mums Latvija brauc lielie mākslinieki. Tāpat laikā, kad es sāku visu, spēlējām tikai mēs, vietējie puiši klubos un tas bija kaut kas cits. Tagad tas viss ir audzis, kļūst populārāks. Es nezinu, vai tas ir uz labu, bet tāpat laikā izbaudu visus šos pasākumus. Esmu pamanījis to, ka ļoti daudzi cilvēki, kas klausās drum and bass, ir kaislīgi par to mūziku. Un viņiem ir vienmēr spēcīgs viedoklis gan par skaņdarbiem, gan par DJ performanci. Es to vērtēju ļoti pozitīvi. Cilvēki ļoti seko līdzi un jūt līdzi šiem mūzikiem. Nav vienaldzīgi par to mūziku. Lielā mērā daļu no savas dzīves esmu pakārtojis drum and bassam. Pat puse no manas viesistabas ir vienkārši veltīta šim te mūzikas žanram. Man plaša atskaņotāji, plaša kolekcija, mikrofons, viss. Teiksim tā, viesistabā mēs varam sarīkot tādu labu reivu jau. Un arī pašā ikdienā, kā tādā es drum and bass klausos daudz, viņš mani motivē, dod enerģiju. Spilgtākais laikam būtu pats pirmais pasākums, kurā es arī uzstājos. Toreiz pie mums bija atbraucis mākslinieks Fanu no Somijas. Viņš izdod savus skaņdarbus uz Metalheads labela. Tas man bija liels pagodinājums uzstāties pirmo reizi uz skatuves blakus šādam māksliniekam. Tāpat arī Sairams spēlē tajā pasākumā. Citi pasākumi, kuri varbūt ir tādi intīmāki, varbūt nav tik publiski izziņoti, tādi vairāk underground pasākumi. Tie ir tie, kuri tiešām paliek atmiņā vislabāk. Lielā mērā sociāla tīkla tehnoloģijas ir devušas iespējas tiem māksliniekiem, kas nedzīvo Lielbritānijā vai Beļģijā vai tādās valstīs, kur drum and bass jau agrāk bija ļoti populārs. Aizbraukt tur paspēlēt, pateicoties kontaktiem, producenti var kolabot, sūtīt viens otram savus trekus, tādā veidā iepazīties un izsisties. Es teiktu, sociālā tīkla tehnoloģijas ļoti, ļoti lielā mērā ietekmē to mākslinieka ceļu, kas viņam būs priekšā. Tieši manā gadījumā savu laiku bija tādas online radiostacijas kā Ruthless Sounds un pēc tam pārta Create DNB. Arī man bija savs raidījums iknedēļas, kurā es uzstājos un bija klausītāji no visas pasaules. Tas bija arī mans izrāviens īstenībā. Sākot ar to, tieši sociālajiem tīkliem un tiem online radio, es arī varēju gūt kaut kādu veidu atpazīstamību un arī pateicoties tam arī dabūju savu pirmo gigu. Tas ir koks ar diviem galiem, jo pēdējos gadus ir tā, ja tu gribi uzstāties kādā pasākumā un tu neesi atpazīstams, tev tas pasākums ir jārīko. Un lielākais izaicinājums būs dabūt pietiekoši daudz cilvēkus uz šo pasākumu, lai varētu samaksāt par telpām, samaksāt DJiem, nezaudēt motivāciju turpināt rīkot šos te pasākumus. Drum and bass nākotnē joprojām būs manā viesistabā uz plašu atskaņotājiem, tas ir viens. Otrs, es domāju, ka drum and bass varbūt nedaudz tā popularitāte mazināsies, un tas nav slikti. Un es ļoti gribētu, lai bišķiņ tā underground scēna atgrieztos. Tā ir tāda kā cerība. Vai tā būs, to mēs redzēsim, bet es gribētu pēc 10 gadiem tā redzēt drum and bassu, kad mēs esam undergroundā.